vārtiem. Latvijas izlases otrajā trešdaļā izdarīja tikai 7 metienus pa Jegora Padomācka vārtiem. Tieši viņš šobrīd bija jūsu ekrānos sargāt pārturi ir bez vārtiem. Krievijas izlases otrajā trešdaļā izdarīja 13 metienus, gandrīz 2 reizes vairāk. Semjonovs atkal uzvar iemetienā, vēl nedaudz uzlabojot savu statistiku šajā rādītājā. Un viņš arī pats šobrīd ielaužas pretinieks zonā. Laba piespēle Kerčam. Kerčs vēlreiz tālāk uz priekšu. Un tas bija Leonīds Tambijevs, kurš trešās trešdaļas 15. sekundē atklāja mača rezultātu. 1-0, tiešām ļoti skaista kombinācija. Saulaicīgi Semjonov piespēle Kerčam, saulaicīgi Kerčs piespēle Tambijevam, un Tambijevs nekļūdījās no tādām vietām, kā parasti nemēdz kļūdīties. Fantastiska šī uzbrukuma izspēle, un Tambijevs beidzot ir panācis to, ko viņš centās izdarīt visu šo čempionātu laiku. Viņš ir guvis pirmos vārtus šajā čempionātā, iespējams viens no nozīmīgākajiem, un kopumā spēlējot Latvijas izlasē Tambijevam šie ir 50. gūtie vārti. Lūk arī